Kāda specifiska pieredze, kas ir lielā mērā saistīta ar vārdu Latvijas tiesiskums? Pastāstīšu to, kā cilvēku var padarīt par meli tiesiskā valstī, tiesiskā valsts pēdiņās, un jūs pamanīsiet, kāds tad ir tas tiesiskums mūsu zemē Latvijā. Vispirms mazs, tā teikt, atjautības uzdevums. Jautājums, pamatjautājums ir, kurš ir melis? Tātad piemērs ir dzīves mūsu zemē Latvijā, kur uzmešana, algas nesamaksāšana vai algas samazināšana bez pamatojuma, bez nopietna iemesla ir sena tradīcija. Ja darba devējs noslēdz ar darbinieku līgumu, taču pamanās to nepildīt, kurš ir krāpnieks un melis? Atbilde ir skaidra. Un ja darbinieks līdz tam, kad vēl nezināja, ka viņu uzmetīs, kad viņam nesamaksās algu, laikā, kad darba devējs turpināja barot ar solījumiem, ka tūlīt alga būs, un lai sagaidītu algu, šis darbinieks, piemēram, aizņēmās naudu no sev tuva cilvēka vai no drauga, taču alga netiek saņemta, tad jautājums, kādas ir sekas? Sanāk, ka strādnieks ir izmantots un vēl nokļuva parādā par to, ka viņš strādāja un ticēja, ka darba devējs pildīs savas darba līgumā noteiktās saistības. Taču dzīve pierāda, ka Latvijā līgumus un vienošanās var arī nepildīt un cilvēktiesības pārkāpt. Tas ir standarts, pie kura pieturās citu krāpdami ļoti daudzi morālie kropļi. Taču ejam tālāk šo situāciju vērtējot. Tātad cilvēks, kas palīdzēja otram grūtībās, piedzīvo neizpratni un šaubas vai draugs, kas aizņēmās, ir godīgs. Tātad šeit ir akcents un moments tāds, ka cilvēks, kurš grūtā brīdī ir lūdzis palīdzību, piedzīvo, ka arī draugi vai paziņas vai tuvinieki no viņa novēršas pateicoties tam, ka kāds morāls kroplis, darba devējs vai starpnieks, vienkārši sakot, uzmet un nesamaksā atalgojumu strādniekam par viņu darbu. Un tagad iedomājieties, kas notiek tādā gadījumā, ja cilvēks meklēdams izēju, steidzam meklē citu darba vietu, un ja, nedod Dievs, saskarās ar līdzīgu pieredzi. Jā, šis cilvēks var mācīties no savām kļūdām, jā, viņš var mēģināt nekāpt uz tiem pašiem vecajiem grābekļiem, taču dzīvot par kaut ko taču vajag. Un ja viņam jau ir kādas parādu saistības, un jau ir vainas apziņa par to, ka lūk viņš, lai kā viņš arī centās, pat nespēja samaksāt savus tekošos maksājumus, un kur nu vēl atdot parādu draugam vai tuviniekam, no kā viņš aizņēmās, tad lūk, kā viņam dzīvo tādā situācijā, ja viņš atkal un laiku pa laikam atkal tiek uzmests. Tad sanāk, ka tikai tajās reizēs, kad viņš piedzīvo, ka līguma saistības tiek pildītas, viņš uz brītiņu, tā teikt, ir virs ūdens un kaut cik spēja uzelpot. Bet būtībā viņa dzīve tiek aizvadīta gadu no gada, cīnoties ar sekām. Un te es jums pastāstīšu drusciņi arī no savas dzīves. Arī es šai schēmai esmu gājis cauri, un kādā no arī nākamajiem audio vai arī video materiāliem es pastāstīšu un parādīšu, un arī pat pierādīšu detaļās, kā notiek šīs schēmas, ko plāno sistēmas drošības dienestu un citu salešņu struktūru indivīdi, morālie kropļi. Es parādīšu jums, kā viņi veic šīs darbības, kuras sarunā pat ar darba devējiem, izdarot spiedienu, lai viņi kaitētu, lai viņi izliktos, ka tas lūk tā nejauši sanāca, un man ir sanācis arī piedzīvot, ka man atsevišķi darba devēji arī dod mājienu, ka viņiem ir palūgts, ko darīt tieši šādi. Jā, tas notiek Latvijā, bet tas jau būs kādas citas reizes stāsts. Taču šajā gadījumā es gribēju šo aktualizēt kā ievadu tam par tiesiskumu Latvijā. Kas notiek ar cilvēkiem, kad viņus apkrāpj, kad viņiem liedz iespēju parūpēties par ģimeni, un ka pēc tam, kad arī viņi vēršās pēc palīdzības pie saviem tuvajiem cilvēkiem, vai arī pēc tam arī informē par to, kas ir noticis institūcijās,
Viņi palīdzību nesaņem, pret viņiem vēršās. Kā jūs domājat, ko darīt cilvēkiem tādā situācijā, ja tas notiek Latvijā? Kā jūs domājat? Lūk, šāda pieredze. Jautājums paliek neatbildēts. Un saprotot to, ka Latvijā jau izsenis pastāv anarhija, tiesiskums ir tikai fasāde un papīrs, kas pacieš visu, tad ir skaidrs, ka jebkuram cilvēkam ir jābūt ļoti vērīgam, lai nenokļūtu slazdā, lai nenokļūtu cilvēku tirdzniecības slazdos, jo Latvijā šī prakse ir atļauta. Šī prakse patiešām ir atļauta, un ja jūs šo izgaismosiet, tad institūcijas pateiks, ka tas nav tas stāsts, kā jūs to sakāt. Viņi centīsies piesakt noziedzniekus, tādēļ, ka arī viņi paši ir daļa no šīs noziedznieku struktūras, kas izliekās neredzam to, kas notiek patiesībā un ir pierādāms ar faktiem.